Šis stārķīts ir ar olām. Ne tikai ar olām, tur arī visiem instrumentiem. Vairs nestrādā tas instruments, izskatās. Nu, mazliet aprūsējis, bet stāv tomēr vēl nestāv. Karājās. Karājās. Nu, kur mēs tagad esam? Tagad mēs esam bērnu rotaļu laukumā. Te ir garš augdoba. Kad ierīkojām, tad bija jautājums, vai te kaut kas vispār izaug. Kā ir realitātē? Krūmiņam ļoti mēslots ir tiek un viss ir, bet viņiem šeit... Es domāju, vai divkājainie? Divkājainie, protams, piestrādā, jā. Vai jūs zināt, kas ir divkājainie? Divkājainie slinkums apiet apkārt, tad visi drasē pāri. Šitā Japāns kerī tiek aplausta regulāri. Nu, viņiem slinkums iet apkārt. Nu, šeit ir mazā nojume, ko mēs tā kā iesaukuši. Jūlijā, kad notiek ķemeru svētki, te koncerti notika un ballītes te notika. Uz kurien mēs tagad dodamies? Uz mīlestības saliņu. Tur cilvēki, kas šķirās, laikam, nav vairs, ja? Ilgi redzēt, bet tie, kas tikko izdomājuši, ir mīt gredzenus, ja? Ļoti daudz šeit ir apmeklē. Kas tur augšā ir? Jāni? Augšā varam uziet. Nu, te ir cilvēki bijuši divkājainie. Paldies tiem divkājainajiem, jo darba nebūtu. Nē, es tik tālu. Nu, tas jau nav sliktā nozīmē. Pavarās skats. Un te jebkurā brīdī var atnākt? Jā, jebkurā kaut vai naktī šeit ir atvērts. Ir vēl tāda ķirzeciņa, ja? Sēravots. Sēravots, jā. To nevar iefilmēt, jūtat tādu olas, ja? Cik mums celiņu ir 9 kilometru celiņi. Laikam, jā. Te ne tikai izlasīt, bet arī var ar audio. Jā, Noskanē, jā, un tad tev pa šo vietu, pa katru objektu tiek pastāstīts iekšā. Sērūdens avots ķirzaciņa. Nu, lūk. Jau kopš 19. gadsimta beigām tas bijis viens no iecienītākajiem ķemeru kūrorta objektiem. Redziņam ir tas ūdens laika dabīgi.